Čau, draugi mīļie! Šodien ir jauns vlogs. Ir pagājuši 6 mēneši, man liekas 7, iespējams, kopš es esmu ierakstījis jaunu video. Un tad šodien es sagaidīju šī diena. Es zinu, ka jūs visi bļāvāt, jūs visi raudājāt, rakstījāt man messages, e-pastus, zvanījāt manam tētim, brāļiem un citām personām manā ģimenē. Es to visu saprotu. Bet ir laiks pienācis, kad es atkal atgriezies vasaras stadijā. Man bija depresija vispārējo mēnešu. Un mēs šodien, vlogs būs par Holly festivālu. Paldies par skatīšanos, uz redzēšanos. Taisni tālu, sarkanu ļoti zemi. Pagaidz mēģināt. Nu tad apēd. Ok, tātad mēs dodamies uz Kazino dzimšanas dienas ballīti. Un es jau visu dienu nedabūju filmēt, tāpēc, ka man bija daudz, kas jādara. I don't know what this is, but I don't give a fuck. Bet jā, mēs dodamies, kas no ballīti. We'll see how it goes, honestly. Okay, ārā totāli gāž, bet mēs tūlīt dodamies. Mēs kavējam kopumā vairāk par 40 minūtēm, kavēsim vēl. Tā kā ļoti interesanti. We love, we preach. Izrādās, jā, es ģēbos uz dulo, bet ir Rockstar Glam dress codes. Tā kā man noveicās, bet nu, līdz smagi. Fit check. Yes, sir. I'm nicer when I like my outfit. Yes, sir. No. Kā tu jūties? Kinda nervous, pirmā reize esmu Kazino. Es arī. Oh my god. Jā, mēs esam iekšā. Mēs esam VIP un parastie klienti visu reizē. Un mums tātad šeit ir sagatavots sēdiens. Un mēs pašlaik atrodamies VIP. Es ļoti ceru, ka es netikšu par to sēdienu. Es redzēju to sajūsmu par mums. Jā, rulējums, saldējums. Mēs esam. Nu, mēs esam tādi. Taste test. Mums ir saldējums. Tie ir rulētie saldējumi, kuri kādreiz bija ļoti viral TikTokā. Un šeit viņi ir. Mēs iztērējām mūsu... Jā, mēs iztērējām visu, un mums nepalika pilnībā nekā. Es laimēju 200 kredītus. Es 100. Bet viņi visi ātri vien pazuda.
Bet, jā, ir ļoti fancy, neesmu nekad tā bijusi un neesmu pieredzējis. Tik pretīgs dzēriens nav. Mēs ēdam saldējumu. Un, jā, bija fun, bija ļoti trippy. Un mēs kā pirmo reizi ieradušies, neko nesapratām. Yep. Bet nauda ir aizieta, nu neliela. Piečuks vienkārši tā kabatā, bet tā artificial nauda, ko viņi mums uzdāvināja, tā ir viss pazudus. Yep. Es laimēju 8 eiro, tad 7 eiro, un tad viņš viss pakās. Tu kaut kā 5 eiro dabūji, man šķiet. Kaut kas tāds. Jā, tā kā, forši paldies Olimpikam par uzaicinājumu. Un jā, mēs dodamies tālāk uz mājām, tad jau redzēs, kas notiks. Ok, ir ļoti vēls naktī, bet mēs bijām tikko atgāzāmies nesen pavisam no Olimpika kazino. Lielas paldies Olimpika kazino par šo pasākumu. Ļoti forši. Atgriezīšos, jo man ir vēl jāiztērē iedotā nauda. Un jā, ļoti forši, ļoti pārdomāts viss. Satikām, protams, visu to bagāto krājumu. Bet, jā, tagad izved sunīti ārā. Ok, es esmu slavenajā closet, bet jau vakardien bija ļoti forši. Mēs darījām visu kaut kādas lietas, mēs bijām tajā kazino, mēs iepirkāmies, mēs braukājāmies, mēs tusējām. Un tad šodien ir beidzot pienākusi tā diena, kāpēc es vispār filmēju šo, tāpēc, kad ir šis. Kas rakstīts? I love my bossy attitude. Jā, plain Jane. Tad mēs pašlaik dodamies Zakapolu. Soon to arrive. Jānopērk drēbes. Tad mēs vēl uz Lidl nopirksim Lidl flip-flop, zeķes. Un tad uz Holiju festivālu. Un tad jau redzēs, kas notiks tālāk. Man liekas, ka mati ir gara for this, bet ne. I think so too. Jā, okay. What the fuck? Mēs varam tāds divus tā kā, ģipā. Mans dievs. Bet tā rītīgi sāpot, nu tā kā, nu. Man ir tik lipīgas rokas. Pagaid, mēs tikai divus taisim vai vairāk? Nevar te vēl spiešu, tā te? Jā, var. Es tikai ko, man ir tik lipīgas rokas tagad. Jā, mēs braucam uz festivālu. Funny boy. That's why you sit in the back. Tiešām esmu sagatavojies pilnai vasaras dienā. Ārā līst. Es esmu šortos īsajā maikā un jā, es nezinu. Te jau redzēs, kā būs. Bet man tikko Katrīna izmet ārā, jo viņai jābrauc ir uz bowlinga čempionātu, un tad viņa pēc tam pievienosies ar citiem draugiem. Tagad es zinu to, ka man neviens pazīstamais cits nav. Šajā festivālā viņa būs vēlāk, bet, nu, jā, līst. Tā kā redzēs, kā būs. Māsas apdeicis nekur neesmu ticis, jo man izmet nepreizajā vietā. Es saukšu takas. Šī mazā kļūda man izmaksāja tikai 10 eiro. Pēc nevaino Katrīņu, jo, nu, es pats teicu, ka šeit man jāizmet ārā. Nē, viss forši, viss super, vienkārši amazing. Tā tik turēties. Es esmu funky, bet pohuj. Pirmais, ko es darīšu, aiziet uz festivālu, aiziešu bāru piedzerties. Jo man nav vispār nekādas jautrības. Es esmu klāt, bet kāds gārš. Tā biļete, kas ir biļete, tā nebija īstenībā biļete, tas bija kuponu kods.
mauzas manu mēr, tikai viens stop šeit. Yeah, what's good, Holly? Mosh pit. Gribu redzēt mosh pit. Ejiet sūdājies tā mosh pit. Ja tu iedīsim trenienu. Man ir ausis ciet, vai? Mēs esam gatavi? Aiziet, visi tur vieninieciņš. Dziedam. Holy Festival 2024. Es ceru jums patika. Man ļoti patika. Izrādāmies līdz galam. Es esmu pirmais līgā. Es pilnīgā pīzdā baidu, es šaudās un plakam. Tev zini, sports un čals, tad es Prusaks taisa brēns. Ko? Prusaks nesā brēns. Prusaks izmēmēns. Prusaks satrauceņš. Jo pirmais līgā. Pirmais līgā. Yeah, pirmais līgā. Pirmais līgā. Jā, es pirmais līgā. Tu jau zini. Es esmu pirmais līgā. Jā, pirmais līgā. Ej, pirmais līgā. Jā, es biznes puika. Nē, nav man puika. Patīk, kurī patīk. Patīk, kurī patīk savu. Visu naktī vajag savu. Patīk, kurī patīk savu. Uz galdā vakardiena savu. Patīk, kurī patīk savu. Visu naktī vajag savu. Patīk, kurī patīk savu. Ar bandu apkārt palībrā. Prusaks izmēmentos. Prusaks satrauceņš. Jo pirmais līgā. Ej, pirmais līgā. Jā, es pirmais līgā. Pirmais līgā. Jā, es pirmais līgā. Tu jau zini. Es esmu pirmais. Jā, pirmais līgā. Ej, pirmais līgā. Bet jā, man viens bija rāms ir šitāds, otrs ir šitāds, un es pats izskatos drausmīgi. Es iešu dušiņā, man ir Lidl zeķes starp citu. Brand new. Bet jā, es iešu, un tad te redzēs. Jā, es esmu sveicināt apakaļ. Es esmu vecīgā, vakardien bija ļoti sarežģīta diena, ļoti dzīves, un jā, es no Katrīnas aizbraucu, es pamatoju iestādi, un tagad es dzīvoju, nu tiešām, vai starp mani un Bombs ir atšķirība? Nav, jo es dzīvoju kā kurā vietā, kur man pieņem. Kylie Jenner lipstick on my lipsy lips. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs ierakstītu arī komentāros nākamās idejas video, jo es uz pozitīvas laikam nebraukšu, man īsti nekas neinteresē. Un jā, varbūt vienkārši kaut kas, kas jums interesē, jūs varētu ierakstīt, uztaisīšu, jo pašlaik man nav tiešām idejas. Ar to arī viss. Čau!